Augsto zvanu darījumu procents no kopējo veikto zvanu skaita. Ļoti grūti atbildēt šo jautājumu, jo te ir ļoti daudz mainīgie faktori. Numur 1 ir, cik kvalificēta ir tava datubāze, kurai tu zvani. Varbūt tie līdi ir pilnīgi teiksim, nesaistīti ar tavu industriju un vispār galīgi garām. Tas ir numur 1, cik kvalificēta līdi. Numur 2 ir, kā tu veic augstos zvanus. Ja tu viņus veic, labdien, Jānis no kompānijas X, tad arī būs ļoti grūti. Tātad tās ir divas lietas, kas ļoti ietekmēs šo te procentu, bet arī darījumu skaits noslēgtais, tas nav īsti pareizais, ko skatīties augstiem zvaniem. Augstā zvana mērķis ir atrast klientu, cilvēku, kam ir simptomi problēmai, kuru tu atrasini un sarunāt nākošo tikšanos, vai nu Zoomā vai klātienē. Tas ir augstā zvana mērķis, nevis pārdot augstajā zvanā. Augstā zvana mērķis ir sarunāt tikšanos. Es nerunāju par kodiem, teiksim, tur zobiržas pārdošanu, kas tur zvana online. Ja? Es runāju par, teiksim, tādiem, kur tu tiešām mēģini dabūt klientu savam uzņēmumam. Tātad mērķis ir sarunāt tikšanos, tāpēc ir vajadzētu skatīties sarunāto tikšanos skaitu no veikto zvanu skaita, bet atkal jau tur ir ļoti daudz mainīgie faktori. Bet, ja tev ir kvalificēta datubāze un tu augstos zvanus veic pareizi, tas procents sarunāto tikšanos procents ir diezgan augsts.